Mēs gribējām, lai skan mūzika. Mēs gribam, lai valdība ieklausās mierīgi. Jūs zināt, ka tas neko nemainīs pilnībā. Es domāju. Mēs pusotru gadu protestējam, neko tas nemaina. Dziedāsim visi kopā. Viss notiek, tauta dzieda, skan mūzika. Sakarā par to, ka pacēlām to jautājumu svarīgāko Latvijas mērogā, par to, ka Latvijā vispār kā tāda vispār netika pieņemta satversme. Man jums jautājums. Jūs gribat apstādināt momentāli visu šito vakcināciju, visu šito bredu, ko mums globālisti dara? Jūs to varat izdarīt, un jūs labi ziniet, kā to var izdarīt. Ja nav satversme, nav leģitīva vara. Es pateikšu, man jau būtu viegli piekrist katram cilvēkam. Mēs šodien mums jāatrisina tekošās lietas. 1. septembris, bērni, skolas, viss. Jā. Es šodien, man liekas, runāju ar vienu cilvēku, kas arī tieši par to runāja. Mēs varam satikties. Mēs iedavām advokātu, bet šis nav šodienas jautājums. Tas ir šodienas. Tas momentāli aptur visu. Mēs nevaram to, neviens nedemontēs satversmi, neizmainīs, tas nenotiek. Viņa nekad nav pieņemta. Mēs gribējām, lai skan mūzika. Mēs gribam, lai valdība ieklausās mierīgi. Jūs zināt, ka tas neko nemainīs pilnībā. Es domāju. Mēs pusotru gadu protestējam, neko tas nemaina. Es domāju, ka septembrī, tad, kad sāks atlaist tūkstošiem cilvēkus, man sarkanā līnija, tad, kad ķerās klāt bērniem. Tad negaida, varbūt sarunājam, tad negaidām līdz tam, kamēr cilvēki dusmīgi, kamēr cilvēki nomierināti. Atņemam viņam tiesisko instrumentu. Satversme tiesiskais. Kā tu atņem? Nu kā, ja nav satversme viņiem, vai viņi ir juridiski tiesiski tur darboties? Ko tu pateiksi valdībai tagad, kad šī valsts ir neleģitīma? Nu, nevis valsts instances, nevis valsts instances. Mēs esam cīnījušies, lai atgūtu valsti. Es atbildēšu par satversmi. Tātad, kas attiecas par satversmi, es zinu, ka ir cilvēki, ka runā tur par kaut kādām vēsturiskām lietām, tur ir satversme vai nav. Es teikšu tā, ka, protams, tad, kad dibinājās Latvija, atjaunoja neatkarību, viss nevarēja notikt juridiski korekti, jo tad, kad nokrīt viens režīms, veidojas cits. Viss nevarēja notikt juridiski korekti, jo tad, kad nokrīt viens režīms, veidojas cits. Lieliski, Krišpān. Vienu jautājumu. Tagad jūs tikuši iekšā. Nu, tu ir tikuši baigas varoņdarbs. Ir, tomēr es. Nu, šoreiz izdarīsiet to soli, ko neizdarījāt 5. saimā. Un tas bija? Satversmes strādāt. Nu, ko mēs varam ar savām 9 balstiņām? Mēģināsim. Soli, ko neizdarījāt 5. saimā. Un tas bija? Satversmes strādāt. Nu, ko mēs varam ar savām 9 balstiņām?